Ok. Nu, čau, Asnāt. Čau, Jāni. Prieks tev redzēt. Man pēc ilgiem laikiem tu esi pirmais cilvēks, kurš ir atnācis uz manu podcastu, par ko man tiešām liels prieks. Jo būtībā par tevi man šķiet arī tā visa būtība. Mēs esam, principā tā iepazinušies pasākumos. Jā. Un es atceros tā kā to pirmo vai pirmās reizes, un man vienkārši par tevi likās tas apmēram tā tava enerģija, viss tas man likās, ir vēl kāds enerģiskāks kā es. un tāds spridzeklis tiešām pozitīvs cilvēks, enerģisks cilvēks. Un tam man likās, ka... Es sarakstu. bet tas ir tiešām pilnīgi nopietni. Un man tā tava enerģija arī tā aizrāva. Un tas, kā tu strādā ar cilvēkiem. Un priekš tiem, kas varbūt tās nezin, tad Asnate ir ar deju uz tu, tā varētu teikt. Un tu ar deju esi būtībā dažādos faktoros, man liekas, ka strādājusi. Tagad man cilvēki jautā, ar ko tu nodarbojies. Ne, viņi jautā, tu tikai dejo? Es saku, jā. Jo deja ir vienkārši visos virzienos. Bet tieši par, labi, uzreiz tad nirstam iekšā par pašu deju sākam uzreiz arī, jo tas ir tas, ko tu vispār ikdienā dari, un tu noteikti to deju sajūti citā līmenī. Viens ir deja, bet otrs ir vispārībā pati būšana cilvēku priekšā kā tāda. Un tas arī ir kaut kas interesants, jo piemēram, cik es esmu arī runājis ar cilvēkiem, tad daudzi cilvēki tā kā, arī par pasākumu vadīšanu, kas ir mana sfēra, un viņi saka, es nekad to nevarētu. Un tu esi arī saskārusies ar šitādiem teikumiem. Jā, man it īpaši mani kolēģi, man tuvākā kolēģi Zane, man ir bijuši pasākumi, kur man uzaicina, saka, es netieku fiziski. Viņi saka, vai tu vari kādu ieteikt? Varbūt Zani var. Es saku, jā, bet Zani, nē, viņi nevadīs. Tāpēc, ka viņai vienkārši tā vadīšanas daļa, viņi saka, nē, es tur neiešu, tas nav mans. Un tie domā, pēc kas tu tur ir? Vienkārši izkāp un sāc vadīt. Viss. Bet nē, nav. Un arvien vairāk, esot tajā visā iekšā, vadot, es saprotu, ka tur ir nianses, kuras var ar katru reizi tā kā pamainīt, nočikot, kas tā organiskāk plūst tajā vakarā. Tu jau esi iekšā, man liekas, tajā, jo man liekas, tā ir kaut kāda arī savā ziņā tāda profesionalitātes jau latiņa, ka tu nevis tikai kaut ko izpildi vai koncentrējies uz tekošo momentu, bet ka tu jau analizē jau, tā kā ongoing, tā kā tieši tad, kad tas notiek, tu jau analizē. Jā, man ir jābūt iekšā tajā zonā. Ja es neesmu tajā zonā, tad man ļoti viegli, tā kā distraction apkārt notiek, bet man ir jābūt, man ir mērķis. Es atnāku, bet tas, kas ir burvīgs par to mirkli un par to pasākumu, es iekāpju kaut kādā alter ego. Es tiešām tajā brīdī uzkāpu un notiek lietas, kuras pēc tam atskatos apkārt, es domāju, ko es teicu, kāpēc es to teicu, bet tā ir tā zona. Tā ir tā zona, kurā ieiet iekšā. Un savā ziņā jau tā ir, jebkas, ko mēs darām, ir kaut kāda veida avatārs, kuru mēs uzliekam. Jā. Tādā izpratnē arī, Jo, piemēram, arī, ja es salīdzinu tā kā to sevi, kāds es esmu pasākumā, un to sevi, kāds es esmu mājās, es labprātāk esmu laukos, klusumā, klausos kā putniņš šivina. Starp citu. Man liekas, mums tādiem cilvēkiem ir svarīgi ļoti atgūties apakaļ pēc pasākumiem. Man ir bijušas reizes, it īpaši sākumā pašām, ka man ir pasākums un man vajag 4 dienas vienkārši attiec. Es varu gulēt gultā un vienkārši neko nedarīt. Es negribu satikt nevienu cilvēku, jo tas visi notikums ir bijis ļoti spilgts un ļoti satraucošs. Un pēc tam man ir tā kā, bet viņš iedod nenormālā enerģijas lādiņu. Viņš ir tā kā narkotiku klausās. Ir, pavisam noteikti ir. Bet viņš ir tāds interesants, vai ne? Jo viņš ir divējādi. Teiksim, tas process vispār, jo, kā tu saki, ir kaut kas iedod to enerģiju, bet tikpat liela daļa ir tā, kas paņem to enerģiju. Un tas tāds interesants, jo es arī novēroju, tā kā es esmu tajā pasākumā, es dodu sevi maksimumā iekšā, un tas mani uzlādē, un es redzu to cilvēku enerģiju. Un tieši tā, kā tu saki, bet pēc tam ir tās paģiras, vai es nezinu, kā laiks nosauc. Jā, liekas, tā kā nekas dzīvē nenotiek. Jā. Pēc tā, kur es biju vakardien, liekas... Jā, jo manuprāt, arī tie emociju līmeņi, jeb atšķirības ir tik lielas. Es teiktu, ka tas ir tāds mūsu dopamīns reālākais mūsu cilvēkiem.
kas vada to. Mēs no tā ļoti, ļoti gūstam, un viņš baigi. Baigi darbojās. Viņš baigi darbojās, jā. Bet kā tu skaties arī uz to psiholoģiski, tā kā arī uz to visu, vai tas kaut kādā brīdī, katrs dopamīns vai katrs adrenalīns, viņš kaut kādā brīdī sasniedz kaut kādu savu līmeni. Es varētu salīdzināt ar tiem, kas tiecās pēc adrenalīna, arī viņš katru reizi pamēģina jau kaut kādu nākamo līmeni, jo tas iepriekšējais viņam vairs neko nedod. Jā. Un kā tu šito skaties, vai ir tur kaut kāds brīdis, kad viņš piepildās, un kur tur vajag nākamo līmeni, vai balansu noturēt tajā visā? Es tagad, dzīvojot Valmierā, mēģinu atrast to līdzsvaru par vienkāršu dzīvi un izbaudīt, jo īstenībā man tie pasākumi ir bijuši tik dažādi un ir bijuši pēc dažiem tik paaugstināts emocijas, ka man liekas, es nezinu, kā būs citiem pasākumiem. Ja šitais bija tik wow, kas būs nākamajā, un ja nebūs tik wow, kā es jutīšos, un ir bijuši tāds reizes, bet tad es saprotu, ka tā ir vienkārši daļa no procesa. Un iemācīties tajā brīdī izbaudīt to mirkli, kāds viņš ir, bet ikdienā ļoti mācīties sabalansēt. Un es to ļoti mācos pēdējos izteikti pāris gadus, kad es izgāju jau tādiem somatikas apmācībām cauri. Es saprotu, ka man ir pašai jāiemācās kontrolēt savu iekšienu, savas emocijas. Savādāk ir grūti, ir tāds ļoti, ļoti paaugstināts emocionālais kāpums un ir ļoti pazemināts kritiens. Un to jau cilvēki neredz. Ir tā sociālā vide, kur es ielieku tur ārdos, un nākamajā dienā vienkārši mājās. Un cilvēki prasa tā kā, bet tev jau viss kārtībā ir. Jā, es nerātos mirkļus, kad es sēžu mājās un skatos filmas kuru pēc kuras. Bet es tā negribu. Tāpēc daba ir pirmā vieta, kur var ļoti ātri dabūt to mieru, to līdzsvaru un tā kā, viss kārtībā. Varam mokt tālāk. Jā. Tev pietiek ar būšanu dabā, vai tomēr tur ir vēl kaut kāda rituāli, kurus tu piekop, lai tā kā palīdzētu sev atkal atgūties, sazemēties? Jā, bet es domāju, būšana jau pirmām kārtām, otrām kārtām ir man peldēšanās, ūdens ļoti nomierina. Un trešām kārtām ir kaut kāds tāds mierīgs nodarbs. Viena no tām ir grāmatas lasīšana, jo tad es pazūdu un es ieeju tādā izbaudīt. Es tīpaši izbaudīšu tās pēdējās dienas kopš Jāņiem, kad mēs vienkārši bijām dabā daudz. Un lasījām grāmatas, viss tas, ko es gribu darīt, vienkārši gulēt šeit saulītē, saules starp citu. Es sapratu pēc šīs ziemas, es sev pieņēmu to, ka visu, ko es gribu, gulēt saulē. Peldēties, saule, peldēties. Man pilnīgi pietiek. Tā grāmata var būt vai nebūt. Bet viņi iedod tādu papildus tādu. Jā, bet saule un ūdens. Un daba. Jā. Bet labi, par dejošanu. Aiziem atpakaļ vispārībā uz kaut kādu pašu senāko pieredzi, ko tu atceries ar dejošanu. Un kas tevi aizveda tajos vispār dejošanas ceļos? Jāni. Es uzreiz varu teikt, ka es par šo esmu daudz domājis, ja es tāds skatos apakaļ. Es teiktu, man ir dejojoša dvēsele. Es vienkārši piedzimu, un es tā kā jau iznācu deju kaut kādā kustībā ārā. Tā, es gribētu ticēt. Varbūt mamma varētu teikt savādāk, bet laikam spilgtākais, ko man tētis īstenībā ir stāstījis par to, ka viņš skatījās uz mani, kad es 2 gadu vecumā vienkārši improvizēja mājās, un tās kustības neatkārtojās. Un viņš varēja tā kā pazudis skatīties tajā un domāt, kā var tā dejot? Un neatkārtojās tās kustības, un visu laiku kaut kas jauns ir. Un to es nemaz tā nebiju piefiksējusi, un tad mamma saprata, ka ar to ir kaut kas jādara. Un tad viņa man aizveda uz sporta dejām 8 gadu vecumā. Un tad arī no turienes oficiāli viss sākās, un kopš tās reizes ir tā, ka ja es pat gribu izkāpt no tās dejas ārā. Es domāju, viss man apnika, es vairs negribu dejot. Es vienalga nonāku apakaļ. Un tagad ir, tie pēdējie kopš pandēmijas, es sapratu, labi, nav man vairs ko tur tielēties pret to deju, viņi vienkārši daļa no manas dzīves, es esmu dejotāja, jā. Viss esmu dejotāja. Lai tā arī būtu.
Bet labi, tātad sporta dējas, kas vēl pa vidu visam ir bijis, jā? Sporta dēļas tas bija no 8 līdz 16 gadi. Tur bija ļoti laba pamata bāze, disciplīna, bet es jūtu, ka mana dvēsele tur nepabarojās. Tur bija ļoti daudz noteikumu, kurus es pēc tam atskatoties apakaļ saprotu, es bija pāris reizes, kuras izbaudīju tiešām pilnībā to dēju. Bet man tā dēja tik ļoti patika, ka es varēju paciest daudz ko, kas tur notika. Un pēc 16 es sapratu visu savu dzīvi neveidošu ar sporta dējām, es viņu tur neturpināšu, es nemācīšu cilvēkiem sporta dējas, es nebūšu skolotājs, nebūšu tiesnese, man ir jāiet prom, man ir jādara kaut kas. Un tad no 16 gadiem man sākās dzīve. Es aizgāju prom, es izdomāju, es atpūtīšos, pavadīšu laiku ar draugiem, neko nedarīšu, un pēc 2 mēnešiem es sapratu, ka es nevaru, jo tā disciplīna ir ielikta tik dziļi, ka man liekas, es labāk sākšu mācīties, kaut gan es nemācījos sūdīgi, bet man vēl mazāk gribējās pildīt tos mājas darbus, tāpēc, ka nav tā disciplīna atnākot mājās, tev ir jāiet ar mājas darbu, tad tu brauc uz treniņu, tas ir katru dienu, sestdienās ir vēl sacensības. Nu, tāds, es visu laiku biju dējās, dēja bija tā kā otra man dzīve. Un pēc tam man likās, nu jā, man jāatpūšās, bet, nu jā, tie 2 mēneši es tā kā paballējos, padarīju kaut ko, palika garlaicīgi, sapratu, nē, man jāturpina dejot. Un tad sākās cita dzīve, kad mana mamma, es nezinu, kā es nonācu vispār basketbola spēlē, bet es sēdēju. Mamma saka, varbūt tu gribi, jo es ieraudzīju tās meitenes, viņas izskrien ārā tajā puslaikā, baigi foršās meitas, bet tiešām tāds atraktīvs, tāds interesants. Un es skatos katrai emocijas pavisam savā, katrs savs tipāšs ir, likās, šitās nav parastās meitenes, ja viņām ir kaut kas tāds interesantāks klāt. Un mamma ieraudzīja, un viņa saka, nu varbūt tu gribi uz karstajiem meitenēm. Saku, kāpēc gan ne? Mēs vēl aizgājām, viņai bija pazīstamais menedžeris, mēs gājām parunāties, viņš nobīdīja uzreiz tālāk pie skolotājas, aizgāja pie skolotājas, skolotāja prasa, špagat māki? Māku. Saka, labi, pārbaudīsim, un man bija tāda mini atlase, un viņa saka, labi, tas mūsu grupā. Un tā man saka, un tad, tas ir mans skaistākais dzīves periods, es to atskatos, kad es iepazinos ar tām sievietēm. Tas nebija par to varbūt dejošanu tik ļoti, bet tas bija par jaunu draudzību un par skaistām sievietēm, ar kurām es vēl joprojām draudzējos. Un tur tik daudz, kas ir piedzīvots, bet caur to piedzīvošanu nāca ārā kaut kāda mana tā īstā būtība, kas tur iekšā bija tā bišķiņa aizmigusi. Un, nu jā, un tad tas laiks bija īss, bet ļoti tāds spilgts līdz 18. Un tad 18 gados es beidzās skolu un sapratu, man jādara kaut kas tālāk, bet īsti nezināju. Es domāju, iet varbūt uz aktieriem, jo tas man arī labi sanāk. Bet aktieros tajā laikā nebija uzņemšana tajā gadā. Un tad es izdomāju, labi, es braukšu prom. Aizbraucu uz Angliju. Un Anglijā es sāku mācīties pavisam kaut ko citu. Es sāku mēdīs mācīties, tāpēc, kad es nepaspēju uz uzņemšanu vispār. Tur bija pēdējā brīdī, un es tā kā nezināju, ko. Vēl es gribēju uz modi iet, jā. Tur man nepieņēma, tur man pieņēma mēdījos, sāku mācīties, paiet mēnesis, un saprotu, nebūs. Kur ir deja? Kur ir deja? Kur te ir deja? Bet zini, kas ir interesantākais? Tajā mēdī telpā, ēkā, tur notiek dejas. Tur bija tas deju kurs, un es sāku iet uz zāli trenēties. Un man skolotāja pamanīja, saka, ko tu mācies? Es saku, vēl nē, bet es domāju, iestāties nākamgad. Tad, nu labi, tad viņi tā piefiksēja. Pagāja gads, es sapratu, labi, viss man ir vienkārši jāstājās tur, kur man patīk. Un tad es iestājos dejā, nomācījos 3 gadus. Pagaidiet, kur nozīmē iestājos dejā? Tā ir reāla deju skola? Jā, bet interesanti bija tas, kad es dabūju to aktieru meistarību. Tur iekšā arī, ja dabūju deja, teātris un profesionālā prakse. Un mēs bijām kaut kādi, 10 varbūt studenti tajā visā. Bija ļoti tāda maza grupiņa. Bet tie bija cilvēki, kuri ir nodarbojušies ar deju, un viņi arī gribēja to aktieru meistarību vēl klāt. Nu, jā, un tad sākās atkal cits pavisam posms manā dzīvē, kur bija laikmetīgā deja. Es jau stāstīju nesen, ka es aizgāju uz pirmo nodarbību, un tagad es biju pieradusi no sporta dejām un no karstiem meitiņu laikiem. Mums ir strikts horeogrāfijas, tur nav nekāda improvizācija. Un man pirmā nodarbība, viņi saka, tagad mēs improvizēsim.
Es nezinu, es salūzu iekšā, nezinu, cik reizes. Un īstenībā kopš tā brīža es sapratu, cik grūti ir pateikt cilvēkam, tagad improvizē, ļaujies, kustība, ļaujies, ko tu jūti. Un galvā vienkārši notiek visādas domas, nepatīk. Un es taču esmu profesionāli dejotāji. Es pasaka, cik daudz es ko dejoju, bet es nevaru izpildīt kustību. Man tik neforši sanāk. Un tas, kopš tā brīža es tā kā varu arī savienoties ar cilvēkiem, kuriem es mācu to deju, saprotu, jā, prāts ļoti var aizņemt to visu situāciju. Tāpēc tur vienkārši bišķiņ tā viltīgi jāpiet un visu, jāpasaka viņam, kas jādara. Jo tad jau cilvēki atkārto. Pacēl arbo roku, pacēl kreiso un viss aiziet. Opā, mēs jau dejojam. Kas tad to būtu zinājis? Jā. Bet nedaudz par to sporta deju. Tu minēji, ka tur ir diezgan liela disciplīna. Jā. Vai tu atceries sevi kā 8-gadnieci, kurā, būtībā es teiktu, droši vien ļoti krasi mainās ikdienas dzīve saistībā ar deju, ar disciplīnu, tā ikdienas latviski rutīna vārds skan bišķi citādāk nekā angliski rutīna, bet tā ikdiena pati kā tāda. Un ko tas maina tādam mazam cilvēkam? Jo es vienkārši tā domāju arī, būtībā bērnība. Kas ir bērnība? Tas asociējās ar skriešanu pļavā, varbūt tās ar tur ūdens šļakstīšanos, peldēšanos. Viss tas ir šitais. Un tad tu pēkšņi esi disciplīnā. Jā. Bet, deja atkal. Zin kā, kad tevi aizved kaut kur tu ļoti, ko tu izbaudi, man bija, zin tāds tā kā, es biju gatava šim te posmam, jo līdz 8 gadiem es izbaudīju tiešām savu bērnību. Es varēju visu dienu peldēties, sēdēt smiltīs un visi fine. Bet tad 8 liekas, tā kā, labi, tagad kaut kas ir jāizdara. Un bija ļoti labi. Es biju tiešām ļoti labi. Es biju ļoti patstāvīga, man bija jābrauc pašai uz Rīgu ar autobusu, ar Ikarusu, un man nebija viegli mentāli, jo zini, Ikarusiem bija tāda podziņa augšā, un es vēl biju īsa, un bija cilvēkiem jāprasa, lai viņi tā kā piespiež izlaist. Tas priekš manis bija tāds, es zinu, visu to braucienu jau gatavojas tā, kā mēs braucīšu, vai te vispār kāds būs. Arī savu veidu skola, kas ir tā kā jāpārkāp pāri, lai kādam kaut ko uzprasītu. Bet tas bērniem tas iedod tādu patstāvību iemāc ļoti, un jo ātrāk, jo labāk. Bet, piemēram, atceroties to laiku par to sporta deju un visu to, vai disciplīna ir vienīgais, ko tu iemācījies tur, vai tomēr gadu gaitā tu varētu saskatīt vēl kaut kādas lietas, ko tu no tā visa esi iemācījusies? Protams, deja kā tāda, bet vai ir kaut kas vēl, ko tu tā kā esi paņēmusi līdzi no tā? Krāsošanās. Tu jau saproti, krāsošanās. Tāpēc, kad, tā pucēšanās, es gan atskatoties apkārt, man liekas, tas bija pa daudz, un daudz, kas nebija vajadzīgs, jo es gāju uz minimālismu vairāk, bet, tas, ir meitenei augot, dejot, un pucēšanās, un mati, un jākrāsojās, un tā. Jā, tas protams, arī vispār veidot attiecības ar cilvēkiem. Jo atceroties dejotājus, mēs bijām diezgan pieauguši. Es pat teiktu, bijām pa daudz pieauguši priekš savu vecumu. Mēs uzvedāmies tā kā lielie, bet mēs nebijām lielie. Bet tas nāk no skolotāja? Vai tas jau ir kaut kur iekšā tajā? Vides. Kaut vai tas, ka tev ir jādejo uz augstspēju kurpēm vai jākrāsojas, es esmu pieaugus meitene, es spogulī, vairs nav 10 gadi, jā, ir 11 kā. Jā, bet man bija tas, kad tā pārēja no 8 gadu es pārlecu. Man sāk iesācējos, un tad tur ir tādas klases, un es jau aizgāju, diezgan ātri aizgāju uz citu klasi, augstāku. Jo, man sanāca. Man sanāca padiet. Tas ir jāatzīst arī pašam sev. Man sanāk. Man sanāk. Man gan skolotājs, es teiktu, ja nav malas skatītos, es esmu kaut kādā ziņā, varbūt talantīga, bet slinka. Man vajadzēja to visu laiku mentāli, soņamies, kas tu ir, to. Un tas ir laikam tas, ko es īsti neizbaudu no dejām, tajās sporta dejās, jo tad, zin kā, tā vide ir diezgan smagnēja priekš meitenēm, jo ir jādara fiziskas lietas, un arī izturēšanās ir tāda, tā kā, tu neņemsies apkārt, nebūs uci-puci, jā.
Tu vari skaisti izcīties, bet, ir jāizdara darbiņš. Ir jāpastāv plankā, ir jāpumpējās, ir jāskan krosiņi. Tas nav tikai vienkārši aiziet padījot, jo tas ir fiziski grūti. Un ir jāiztur nodījot finālu ar 10 dejām. Tā kā lecīgi. Vēl nav. Bet tu to izdarīji? Es to izdarīju, jā. Jā. Nu, lieliski. Un tad tu esi Anglijā. Jā, tagad laižam tālāk. Un tad tu esi Anglijā, jā. Un es esmu viena pat Anglijā, un tur es varu būt jebkas, kas es gribu. Tā ir Londona vai tas ir kaut kas cits? Tā bija Midlands, kas ir Coventry, Birminghama. Maza pilsētiņa salīdzinoši. Un es esmu pateicīga par to, jo katru reizi, kad es aizbraucu uz Londonu, bija pat daudz un overwhelming. Jā, bet tur bija ļoti forši. Man bija ļoti forši kursa biedri. Un es tur sāku veidot savu personību. Jo tā ir vienkārši cita vide, ārzemes. Tas ir jebkuram jaunietim es iesaku aizbraukt, pabūt vienam un saprast, vienkārši vākt informāciju, kas notiek apkārt. Kā varbūt šitā var darīt. Un tur es ļoti. Bet man arī sanāca tā laikmatīgā dēļ, ko es biju pārsteigta, tāpēc, ka tas vispār nebija kaut kas, ko es biju darījis agrāk. Un es ļoti labi beidzu universitāti. Man likās, ja es tur paliktu, būtu baigi labā vispār dzīve. Bet es zināju, ka es braukšu mājās. Es jau uzreiz sākumā sapratu, es nepalikšu Anglijā. Tā nav mana vide, tie nav mani cilvēki. Es uzņemšu, kas man jāuzņem, bet tomēr man jābrauc ar mājās. Un es uzreiz aizbraucu pēc mācībām mājās. Bet kas tev bija tas, kas tev galvā bija iesējis to domu, kad es braukšu obligāti mājās? Laikam tā draudzība, kas bija izveidojusies, es ļoti strauji no viņas aizbraucu prom. Un iekšēji kaut kas laikam bija atstājis tādu, es esmu citā vidē, man ir forši cilvēki apkārt, bet šīs nav mans mājas. Un lai arī es varu viegli adaptēties, es līdz galam nejūtos tā kā savējā. Un visu laiku bija tāds tā kā, tomēr ārzemnieks. Es jūtos tā kā ārzemnieks. Interesanti, ka mums izveidojās tāda kompānija, kas brauc uzstāties vasarās tā kā brīvajā dabā. Mums saucās The Fabularium. Un mēs mācījāmies uz kājām staigāt un akrobātikas trikus, un mēs bijām tā kā ceļojušies teātris. Un tajā ceļojušajā teātrī mana loma bija kā čigānīte. Tāpēc, kad es jau biju tā kā, es esmu savādāk, es vietējā īsti nevaru būt, tad mēs tev liksim kā čigāniet. Likās, paldies. Viss jau kārtībā, man patīk tēlot un tā, bet labi, Bet tas jau bija Anglijā vai Latvijā? Anglijā. Tas bija Anglijā. Anglijā, jā. Tas ir, jo pasniedzējs redzēja mūsos potenciāli, ka mēs, protams, kustēties un attiecīgi ielikt tajā vidē ar aktieru meistarību, tad mēs varam vairāk izdarīt nekā parasti aktieri. Un tad viņš izveidoja kompāniju tādu, kur mēs dabūjām finansējumu no pašvaldības. Un tad varējām ceļot. Un paši būvējām to ceļojošo tā kā mājiņu, kur izveidojas tā kā skatu, kur mēs paši izlikām. Un maskas un tērps ļoti fantastiska pieredze. Lieliski izklausās. Jā. Un tad tu atbrauc, bet būtībā arī, tā Anglija, skatuves pieredze, braukāšana apkārt, ceļošana, tad arī lielisks moments tāds. Ļoti. Bet tad tomēr uz laiku sēž aizmugurē tā doma, kad es gribu braukt mājās. Jā. Tu atrodi kaut kādu labu brīdi, atbrauc mājās, un kas notiek tad? Un tad es pasaku, es nedejošu. Es nezinu, ko te darīt. Jo, zin kā, es pabeidzu laikmetīgo Anglijā, un laikmetīgā Latvijā ir jau cita komūna. Man liktos, ja es aizietu tur, es justos arī tā kā ārzemnieks. Tāpēc es pat nemaz negāju. Man likās, es atbraukšu mājās un vienkārši būšu un sapratīšu, ko es gribu. Bet tad es aizgāju uz pasākumu aģentūru. Tā kā strādāt? Jā. Es nostrādāju. Es precīzi neatceros, varbūt gadu vai pusotru. Ļoti, ļoti grūta pieredze. Un es ejot prom, domāju, šo nedarīšu. Kur ir deja? Es gribu kaut ko vieglāk. Es gribu uzstāties. Es gribu vienkārši atnākt un braukt mājās. Jā. Un tad paralēli tam es satiku savus vecos deju biedrus no sporta dejām.
Labi, laikam jāpiemina tas, ka pirms es aizbraucu prom, es arī jau sāku dejot operetē 16 gados. Vienmēr sakot, es uz skatuves visu laiku biju. Man bija uzstāšanās, un atbraucot atpakaļ, bija tieši vienai meitenei, viņa aizbrauks prom uz Ameriku un meklēja dalībnieci, tad bija mazais Jūrmālas kabarē, Jūrmāla hotels spā, un tur dejoja mani kolēģi, un es iepazinos ar Zani, ar kuru esmu draudzene vēl joprojām, un tad viņa teica, mums tieši vajag to vienu dejotāju, un es negribu, jā, protams, kas gribu. Un tad viss, tad es iegāju dejā, un tad sapratu, nē, nav ko tur ņemties, bet arī kopš tā brīža sapratu, ka man tas stils ir viss kaut kas, bet man laikam jāiet dziļāk ir sevi jāsaprot, kas ir tas, ko es gribu. Lai nav tā, ka es visu laiku tikai, šitā un šitā, bet vākt pieredzi vajag no visa kā. Un tad tu dejo kabarē? Tad es dejo kabarē. Un tad uznāk pandēmija. Jā. Un, pilnīgs vaiprāts. Bet zin kā, līdz tai pandēmijai te jau bija ieskrējies, saprot, bija korporatīvie pasākumi, mēs uzstājāmies un viss. Un baigi forši, bet nebija tā, ka baigi daudz tādēļ, bet viņa bija fonā, jo mēs vēl draudzeni taisījām zīmolu, apģērbu zīmolu, tāpēc, ka tā ir otra man tāda kaislība. Drēbes un pucēties, laikam, no sportdējām nāk. Un, un tad uznāca pandēmija. Vaiprāts, pilnīgs vaiprāts. Jā. Viss apstājās. Jā. Pasākumi vairs nenotiek. Jā. Cilvēks uz ielām nelaiž. Jā. Tā nevar nopirkt pārtiks, vai kādas tur, ne pārtika varēja nopirkt, bet kaut kādas citas produktus veikalos nevarēja nopirkt. Pilnīgi dīkstāve daudz kur. Mūsu industrija ir tā, kur parasti šādās krīzes apstākļos cieši visvairāk. Jā. Jo tā nav nepieciešamība, tā ir ekstra. Un kas notiek tad? Te man bija tas jautājums ir, ko man darīt? Jo man gribās dejot. Un tad es pārvarēju. Galvenais līdz tam laikam es vēl domāju, vadīt dejas. Ko es tur vadīšu? Ko es viņam tur mācīšu? Es nē. Un tad es vienkārši, es nezinu, kā es vispār. Es tagad sāku skatīties tos video atpakaļ. Man nav tā, ka man baigā ārtvīt skatīties. Bet tur tajos video bija tāds tā kā, es nedomāšu, es vienkārši likšu. Ja es sapratu, ka ir kaut kā jādejo un kaut kā jāveido tas viss. Un šeit man ir brīvs laiks, man nav ko darīt. Aiziet, kaut kādas apmācības video. Bet vairāk tas bija ar domu dalīties ar tām savām pārdomām, kurām es biju izgājis cauri pirms tam. Jo tad, kad es veidoju to sēriju, tev liekas, tu neproti dejot, patiesībā tā bija mana atzīšanās par sevi. Jo es biju jau iepriekš, tad, kad es gāju ballēties, tos vairākus gadus atpakaļ, es super nērti jūtos. Man reāli likās iekšā, es esmu profesionāli dejotāji. Bet man liekas, ka es neprotu dejot, tāpēc, ka es nezinu, ko darīt, ko es tur sākšu tur un ar tādu ekspresīvu, man vajag bišķiņ chill, tā grūvī, vai ne, bet vai es grūvot varu, arī nav baigi viegli. Tas bija jautājums par atbrīvošanos, tā kā, bet, jo tas ir tas, ka tu esi pieradus dejot uz skatuves, bet tu neesi pieradus dejot ar citiem kopā? Citiem kopā. Un vienkārši priecāties un jokoties un izpausties. Ballīties, ar meitenēm mēs gājām, bet tur arī mēs jau izveidojam savu skatuvu. Varējām izpausties kopā visas, bet tad ļaušanās vienkārši, ja pat es viena aizietu, ko es varu dejot? Es nevaru dejot. Es varu dejot. Un tad es sāku iekšēji pētīt, kāpēc, ko un kā, un tā visa pētīšana aizved līdz tam, kad tad arī sākās tās sērijas, jo sapratu, patiesībā viss ir vienkārši. Ir ceļi, ir gurni, viņi vienkārši jāiesāk kustināt kaut kā bišķiņ. Un ar to arī pietiek, ko vairāk nevajag. Bet būtībā tās sērijas bija arī tādas, labi, viens ir tas, kā tu saki, kad pašas atzīšanās, bet arī pie viena tad arī citiem, tā kā nodot. Pavilkt, iemest āķīti. Jā. Ka mēs vienkārši varam kustēties. Un cik svarīgi ir kustēties? Jā. Deja ir fantastiskākais kustība veids, ko es varu tā kā no sevis, es par viņu pastāvu. Es esmu daudz ko, man ir fiziskā sagatavotība, man ir jājogo, man ir jāskrien, man ir fiziskie treniņi, bet neviena no tām nodarbēm nesniedz to, ko deja. Deja sniedz tiešām kaut ko tādu veseliski dziļāku.
Un ja tam ļaujās un to sāk darīt, tad vienā brīdī vienkārši sajūt tādu baudu būt kustībā, būt sev, un ir tīpaši sievietēm tas ir tik vērtīgi. Tagad skatoties, kā deju grupās sievietes uzplaukst pašas savā ķermenī, savā būtībā, ka viņas atļaujās kaut kā uzvilkt kaut ko seksīgāku, kaut ko izdarīt, jo caur deju tu vari izbaudīt tik daudz dažādas personības, sajūtas, tu sevi pabaro caur deju, un tad tu aizej mājās un tā kā, es tikko biju Latvijā-Amerikā. Jo deja jau arī, manuprāt, ir tāda, jebkura dejas forma, un katra viņa savā veidā, protams, dara kaut kādu citu efektu iespējams, bet būtībā tā deja ir viena no mācībām, kā mēs varam iepazīt pirmkārt savu ķermeni, un ko mēs ar viņu varam izdarīt vispār, vai ne? Un visvairāk prātu. Jā. Un kā tas reflektē uz prātu, kā tas caur tavu prizmu izskatās? Ar to, ko es saskaros un to, ko es pati esmu izjutusi, tas ir, tur nāk ārā visas tās negatīvās domas par sevi. Jo man liekas, ka es neprotu dejot, man nesanāk, es iztos tīzli, esmu klucis Konstantīns un visu, un tad aiziet uz leju. Un tad arī ķermenis tāds, ok, reaģēsim, labi. Jā, tu esi klucis. Jā, tu esi stīvs. Tieši tā, viņš vienkārši apstiprina visu, ko mēs domājam. Un tajā brīdī man bija tests, vienkārši tests. Es stāvēju pretī spogulim, bija viena no tām dienām, ka es nejūtos labi savādā, sāk dejot, un man sāk nākt domas, man nesnāk šķiet, kas tas dara, kāpēc es varu to darīt, man nesnāk. Un tad es tā, stop. Labi, tagad pārmaiņas pēc vienkārši skatīšos sevi spoguli un teikšu, wow, ir ok. Labi, tas man varbūt vēl nesnāk, bet es fokusēšos uz šo, un es sāku darīt to, un tas ķermenis jā. Not bad. Un tad vienkārši tu progresē, nemanot, tikai caur tām labajām domām iedomājies. Un tu pēkšņi vari izdarīt to, ko tev likās, ko tu nevari. Nodarbības sākumā. Bet tā tas ir arī tie vārdi, ko mēs ikdienā sev izsakam, ko mēs ikdienā, būtībā paši sevi pārliecinam, ko mēs kodējam. Tā ir tā kodēšana, vārdu kodēšana, vai ne? Ko mēs sev sakam, tas mēs arī esam. Vai tas pats vispār to, ko mēs ēdam, tas mēs esam. To, ko mēs elpojam, mēs esam. Jā, un es tieši tagad sāku lasīt vienu grāmatu un par to, ka ne tikai tas, ko mēs sakam, bet tas, ko mēs vienkārši klusībā nodomājam. Un cik mums daudz tās domas ir paškritisks, kas veido tos ikdienas scenārijus ārpusē. Un tad liekas tāds, Bieži vien paši sevi noēdam. Jā. Ar daudz ko īstenībā, ar ļoti daudz ko. Vai tās ir idejas kaut kādas, kuras varētu būt lielas idejas, bet mēs paši, tur jau nesanāks, jo tur kaut kas tur. Jā. Bieži neaizlaižam tālāk iespējams kaut ko. Bet arī tādās mazajās lietās, tieši tā, mazajās lietās kaut kādās ikdienā. Tas pats jau, kā mēs no rīta pieceļamies, kā mēs paskatāmies spogulē ar kas kādu... Kas ir pirmais, ko mēs vispār izdarām? Jā, kas ir pirmais, ko... Es fantastiski atceros par šino arī vienu tādu... Mēs braukājām ar mašīnu pa Spāniju, gulējām mašīnā, un bija viens maģisks rīts, mēs pamostamies, jau ieparkojāmies tur tādā vēlā vakarā, un no rīta pamostamies, un tas pirmais attaistās durvis vaļā, un tas pirmais ir, kad tu ieraugi tos, kad mēs esam tā kā bišķi tādā kalniņa augšņā, kalniņš uz leju, lejā ir ezers, aiz ezera ir kā lielāks kalniņš augšā, un aiz tā kalniņa augsts saule, un tas viss maģiskais. Un tajā brīdī man tas tā iezvanīja pa smadzenēm, kad tieši tas moments un tas mirklis, kā tu piecelies. Un tas bija tas moments, kurš man tāds, šī tā man patīk piecelties. Jā, vai ne? Jā. Protams, ka šobrīd ikdienā es tā neceļos, vai ne? Bet tas bija tas mirklis, kas man lika apjaust to vērtību tam visam. Cik tas ir būtiski, Jā, bet es visu laiku gribu atgriezties pie tā, ka tas ir ārējais. Ja mēs esam akli. Jā, tieši tā, tad, ko mēs iekšā redzam, tādā būtībā. Tad jau tam skatam baigi nozīme nav. Jā. Bet ir ļoti svarīgi tieši tā, ir superīgi, ja var izbaudīt un piedzīvot to. Bet lai tas nav tā, ka ikdienas dzīvē mēs pamostamies un ir cita aina, kad viss tā kā, viss sūdīgi. Jūs piedzīvojat tikko kaut ko tādu, un tad ir
reality checks. Jā, bet ikdienā, manuprāt, arī ir tā kā grūti caur to, ka tās situācijas ir tik daudz visādas, kuras mēs piedzīvojam. Jā. Un ar tik daudz cilvēkiem miedarbojamies. Kā kurš īstenībā ir jau kas, dažādi jau īstenībā, jā. Tas ir kāds satiek 2 cilvēkus pa dienu, kāds satiek 10, 15, 20, 100 cilvēkus pa dienu. Tas ir droši vien dažādi. Bet tās situācijas, vienalga, vai tu ej ar kājām, piemēram, līdz darba vietai, tur tik daudz, kas var notikt pa ceļam. Un tad ir droši vien arī tas, vai ne, kā mēs reaģējam uz tām situācijām, uz katru mazo. Jā, un tās ir tās lielākās garīgās mācības. Jā. Viņš tik sasodīt grūtas ir. Vai ne? Jā. Es tur lasu grāmatas, es tur elpoju, es tur meditēju. Un tad es aizēju uz veikalu un man paskatās uz mani tā, man visu. Man ir slikta diena, man sūdīgi ir. Bet, es jau varu atbildēt savādāk, es varu izveidot to situāciju. Zin kā, ka mēģinam baigi cītīgi strādāt, bet patiesībā tie mazie mirklīši ir tepat, kuri baigi maina situāciju. Kā mēs runājam, ko mēs pasakām, kādā tonī mēs runājam ar cilvēkiem. Vai mēs smaidam, vai mēs nesmaidam, vai mēs vienkārši varam būt. Laipni. Jā. Viens pret otru. Jā. Un nav jau viegli. Nav viegli, jā. Īpaši pretī nav laipni un patīkami. Mm-hmm. Bet tu tici tam, ka tas ārējais ir tāds spoguls uz iekšu? Ar domu tādu, ka, ja es aizēju sabiedrībā un es satieku cilvēkus, kas nav patīkami, un es piedzīvoju nepatīkamu situāciju, ka tas nav tas cilvēks, bet ka tā ir man iekšējā pasaule tajā mirklī. Noteikti, jo droši vien jau tas kā viņi nosauc, jo tā ķēdes reakcija, jo tas triggers, jo viņš jau notiek manī iekšā, tad tas mans triggera diapazons ir nostrādājis, vai ne? Jo tikpat labi es jau varu tā kā, ja mans tas diapazons ir ļoti plašs, viņš tur kaut ko izdara un man jau vienalga, tā kā es, tāpat lai tev forša diena, un es aizlaižu, jo man tas nenostrādāja. Jā. Bet ja tas triggera zona ir maziņa, bet tā triggera zona, viņa arī no tik daudz, viņa ir no tik daudz kā droši vien atkarīga. No mūsu... Es pat nezinu, no mūsu garīgā veseluma droši vien tas ir viens, vai cik ļoti iespringuši mēs esam. Jā. Un tas iespringums un tas atslābums, tas ir laikam kaut kāds arī tas jau ir kaut kāda viena no tām, iespringums vai atslābums. Jā. Miera stāvoklis vai pretējais. Stress. Vai stress, jā. Trauksme. Jā, un mūsu ikdienā ir tik daudz, manuprāt, ir tās lietas, kuras mums var radīt visu to saspringumu, jo tu nedod Dievs atver to Facebooku vai ziņas paskaties vai kaut ko tev, kā mums te sūta brīdinājumus un vēl visu kaut ko, jā. Pat arī tas, ka karsts ir. Ka karsts ir visu laiku. Jā. Un nav nemaz tik karsts. Jā. Labi, ir jābrīdina, droši vien. Ir jābrīdina viss tas tālāk, tā sabiedriskā atbildība un viss tas, bet ir tik daudz tās lietas, kuras mūs savelk cieši, un tad jau tas triggerīts ir, kad tu aizēji kaut kur un viņš nostrādā. Jā. Un jā, bet jo es pats arī tā kā esmu piedzīvojis dažādus tos stāvokļus, kad man ir tur, jūs varat mani triggerēt, cik gribat, man ir pilnīgi vienalga, bet un tā pašā brīdī es esmu piedzīvojis arī to, ka tiešām, kad es esmu, iespējams, neatpūties pēc 2 dienām pasākumi, kad ir bijuši, kad ir tās 4 dienas pohas, par kurām mēs runājam, un viss šitais, un tad jau tu neesi, kā saka, tāds... tas, un tad reizēm ir kaut kur tas triggerīts, jā. Bet ir ok, ne? Bet ir ok. Un kaut kādu laiku, kā saka, tu padzīvotais priedzē, un tu saproti, bet nav jau forši. Un tad ir jāsāk kaut kas domāt un izlīdzināt tā spriedzi kaut kādā formā. Jo man pavisam nesen mēs runājam ar vienu čomu pa telefonu un kaut ko apspriežam, un viņš pie stūras tā kā bija, hands-free, protams, tajā sistēmā un tā tālāk, bet viņš brauc un viņš uzreiz kaut ko tur pīp, tur kaut ko tur, viņš saka, pagriezienu, te neparādīja viens, viņš saka, ko man darīt, man ķert viņu ciet salamāt vai ko, es saku, vedzīt, chill. Nav, jā. Jo es zinu, ka daudz pie stūras piedzīvo šitos arī saspringtos brīžus. Un man liekas, ka tas ir tas brīdis, kad uzreiz realitātē signalizē, tev viss kārtībā? Jā. Jo, labi, acīm redzot neprādīja, bet...
Nu jā, tā paškontrole un viss tas, vai tur jau garas un dziļas tās tēmas ir, kā tas viss vispār notiek, un tā ir dzīve. Tā ir ikdiena, tas ir process, viņš visu laiku ir. Kuru mēs visi mācamies, vai ne, un tā, un kā tu saki, un arī, protams, viens ir tas, ko mēs redzam tajā internetā, sociālajos tīklos, tur visur, vai ne, un no vienas puses jau arī. Labi, es tikko tieši minēju par to, ka sociālās tīklos tur arī, vai ne, daudz jau ir tās, ziņu portāli, tur ir daudz, un tās informācijas tur liek dažādas, un tā kā, tā informācija dažāda. Tur ir gan skaistie stāsti, kas it kā balansē jau tādā brīdī, ir tie skaistie stāsti no mūsu priecīgajiem brīžiem, ar kuriem mēs dalamies, vai ne, un tad ir, protams, tie ziņu stāsti, kuri varbūt nevienmēr tik priecīgi ir. It kā veidojās balanss, bet par ko es gribēju bišķiņ parunāt arī vairāk, jo tev ir tā pieredze tieši sociālajos tīklos, jo tu tur arī tā kā jau mēs tikko secinājām par to, ka tu sāki aktīvāk iespējams tajā pandēmijas laikā ar tiem video, visiem tiem, un būtībā tev arī šobrīd tā kā, tu jau esi kaut kādu laiku, es nezinu, cik tagad ir jau ilgs laiks jau pagājis, jau kopš tā laika, jau pat nav 4 gadi jau riņķī vai kaut kas tāds. Vienmēr sakot, kaut kādi gadi ir pagājuši, un tev arī, tā kā aug tas sekotājs skaits, tu tomēr arī tur paliec gan pamanāmāka, gan savā ziņā atpazīstamāka, cilvēki tevi pamana, un kā tu to redzi vispār to sociālo vidi, kā viņi, būtībā tā arī tāda, vēl viena daļa mūsu personības, kā mūsu personība paliek plašāka ar to vidi savā ziņā, jo, Vai arī šaurāka. Vai arī šaurāka. Kādā veidā tu domā šaurāka? Tādā ziņā, ka sākumā bija viegli man sākt tos video, bet tad, kad auga tie sekotāji, man radās trauksme. Un tad vienā brīdī es apstājos, un man ir kopš tā brīža ir ilgi jāpadomā, kāpēc es paustoju, ko es paustoju, un pēdējie gadi es diezgan maz lieku. Es storijas lieku, bet tāda informācija, un man ir ko, man tik daudz, kas notiek manā prātā, manā dzīvē, kas šito, un vai nē, šito, te. Es sāku sevi ierobežot. Un man nenāk tā varbūt tik pa brīdim to, ko es gribētu vienkārši laist. Bet kas bija tas, kāpēc tu sāki sevi ierobežot? Tas sekotājs skaits, un man izveidojas kaut kāda tā kā pienākums, atbildības sajūta, jo es sāku sērijas, man viņas bija jāturpina, un cilvēki pieprasa, kad būs nākamā sērija, un tad man saka, varētu šito, un sāku just, ka es ietekmējos no tā visu, man vienkārši sāk nākt stress. Man nesanāks, tagad šitie bija viegli, tāpēc, ka es nedomāju, es vienkārši darīju. Es tagad domāju. Līdz ar to tas paliek tāds bišķiņ, nav tik brīvs vairs tajā izpausmē. Bet tas bija vairāk tā kā no tā, kad, kā līdz tāds, ka bišķi bailīt uznāca, vai tomēr tas, ka tu sajūti to atbildības sajūtu citu priekšā? Bail, jo man redz vairāk cilvēku nekā pirms tā. No vienas puses tas ir superīgi. Un, protams, kurš to negrib? Visi to grib. Bet no otras puses, arī tagad izejot kosmoenerģētikas apmācības, mēs jau neapzināmies, ko cilvēki padomā, tā ka viņi ierauga tos video, un tā jau ir enerģija, ko mēs saņemam. Un mēs liekam sevi ārā, mēs apzināmies, ja mēs nejūtamies gana spēcīgi iekšā, ja mēs varam kā atvairīt to visu, kas nāk, un palikt savā kodolā, tad ir ļoti grūti. Bet, ja mēs varam, tad jau daram, un viss ir kārtībā. Un tāpēc es jūtu, ka man tā robeža sāk palikt vājāka, grūtāk ir nokontrolēt. Es ietekmējos, es jūtu cilvēku enerģijas, un tad man iekšā visādi procesi notiek. Bet sākotnēji tev bija tā doma, ka tu gribi tā kā audzēt to sekotāju skaitu? Tas bija tāds mērķēts? Neapzināti, ļoti naivi mērķēts. Un es nebiju domājis, ka tas notiks tik uzreiz. Man nav jau tik daudz sekotāju un tā, bet priekš manis tas ir daudz. Un tā, kad tas notika tik ātri, man bija tā, oh my God. Protams, ir tas dopamīns, viņš uznāk, liekas, bet cilvēkiem patīk un tā, bet tad atkal es sāku domāt, cilvēkiem nepatīk, viņi man sāk tur kaut ko
likt iekšā negatīvas. Neesmu vēl saņēmusi neko negatīvu, varbūt cilvēku kautrējos kaut kāds negatīvs komentārs. Bet fakts kā tāds, ka, es gribu nodrošināt savu iekšējo spēku tādu lielāku, tādu, kas ir, es eju ar to, ko es gribu iet, es saku to, ko es gribu teikt, un man ir alga. Tad šobrīd priekš tevis ir tas process, ja, ka tu centies to enerģiju sevī nostabilizēt, lai tu esi pati stabila. Jā, lai es vienkārši varu būt lai ko arī kāds saka, man tā kā, cilvēki ir dažādi. Vienam patīk, vienam nepatīk, fine. Man ir iekšā fine. Viss kārtībā. Bet vai tu apzinies arī, teiksim, to, ko vēl tā popularitāte nes ar to? Jo es par šito arī esmu domājis daudz, bet tādā, no savas skatu punkta es par to esmu domājis, bet arī attiecībā uz cilvēkiem, kam ir, vienalga, 30, 60 tūkstošu sekotāji, jā, šeit pat Latvijā. Tas tā garša, kas var likties, jā, kad, tas ir krūti, tev tur nāk visādi sponsori, visu kaut ko tur piedāvā, tur tā un šitā. Bet arī tā puse, ko tas nes, jo, būtībā jebkur, kur tu aizej, tevi pazīst, uzrunā, ar tevi grib fotografēties, es nezinu, vai vēl autogrāfi ir modē, bet, droši vien arī tas vēl, bet kad tu visu laiku esi, arī tad, ja tev iespējams, tā kā nav kāds pienācis klāt, bet tie acu skatieni, reku, tas ir, vai ne, un tu tiec novērots un viss tas, un kas arī rada, tā kā, vēl citā līmenī, manuprāt, to... Es nezinu, kā lai viņi nosauc pamanītības spriedzi. Pamanāmības spriedzi. Bet, viņš tā var nezinās. Jūs to sapratāt, jā? Jā. bet, un es par to es aizdomājies, jo man arī vienkārši prasījuši, kāpēc ne kaut kur uz rādio vai televīziju šobrīd strādāt un kaut ko tādu, un Es kādreiz strādāju radio vispārībā. Tad, kad sākās radio tev, pirms tam bija radio Valmiera, un tajā pārmaiņu brīdī es strādāju Rāģi kā ēterā. Tas gan bija ļoti sen. Tie bija gadi jau 10 vismaz apakaļ, bišķi vairāk varbūt. Bet es to pieredzīju, toreiz dabūju, tur bija kaut kādi savi iemesli, kāpēc es to beidzu. Tas bija no manas puses tāds iniciēts, man gribējās bišķi citādāk varbūt to formātu priekš tā laika. Bet par šodienu runājot, tā kā kad man ir tiešām vairāk cilvēku prasījuši par to, man it kā no vienas puses tā kā ir tas, kad būtu interesanti un pat varbūt gribētos, jo es zinu, ka droši vien, ka es to varu izdarīt. Labi, rāģā, es zinu, ka es varu runāt radio un viss šitais. Televīzijā man pat no vienas puses varbūt gribētos, tas ir kaut kas bišķi citādāks, kaut kas interesants, es esmu par to domājis. Bet tad, kad es aizdomājos par to efektu, par kuru mēs tikko runājām, par to... Es nezinu, vai es gribu to efektu. Jo arī uz pasākumiem man no vienas puses patīk, jo ja es būtu jau tā kā, ka visi mani zina, tas reku no tur teļukā, čalis, tad ir, manuprāt, arī beigās ekspektācijas cilvēkiem uzreiz. Tad, kad atnāk rozītis, kuru neviens īsti nezina, un atver muti, un šitais normāls īstenībā. Man baigi patīk tas pārsteiguma brīdis, jā. Man patīk tas pārsteiguma brīdis. Bet vairāk par to, par to es nezinu, vai tā kā ritīgi gribās. Labi, man tad ir jautājums tev. Ja tu pieņemsim, tev ir dziļāka vērtība apakšā tam, ko tu dari. Vai tas, kas nāk no tavas sirds vai dvēseles, kāpēc tu to dari, vai tu nodod kaut ko, kur tu tā kā, es degu par šo. Vai tajā brīdī tev arī būs svarīgi tie daudzie cilvēki? Tad droši vien nē. Ja ir tam visam tāds groundinga pamats, tad noteikti, jā. Jo pareizi tu saki, jo tam noteikti ir kaut kādi, divi veidi, kā es to redzu, jo man ir izklaides industrija kā tāda, un savā ziņā jau es esmu tāds entertainers, showmans savā ziņā kaut kādā būtībā, bet tur ir, ja tas aiziet līdz kaut kādam raidījumam vai kaut kam, tur ir atkal vairākas iespējas. Viena ir tātad, nest kaut kādu meseģu, ziņu ar kaut kādu sazamētību, un otrs ir būt vienkārši klaunam droši vien. Es nezinu, vai klauns ir īstais, bet savā ziņā. Nevis klauns, bet tātad tas entertainers, jeb izklaidētājs kaut kādu šoviņu taisīt, vai ne? Un tādas divi ceļi, bet un man laikam no tā šovmeni ir vairāk bail nekā no tā, kur būtu tam kaut kāda vērtība, kā tu saki, jā. Kāpēc?
Tāpēc, ka laikam ir cits kanāls, ar kuru tu strādā. Jo, ja tu dod kaut ko vērtīgu vai veido vērtīgu enerģijas apmaiņu, tad, manuprāt, tā enerģijas apmaiņa jau ir cita. Jā. Noteikti arī cita auditorija tam visam ir. Viņa noteikti iespējams pat nav tik liela, jo tas ir kaut kas jau nišīgāks iespējams, tādā ziņā. Bet tur atkal, tu man vajag lika aizdomāties arī šobrīd par šo tēmu atkal, kaut kā aizgājām līdz tam. Bet teiksim tā, ja tu jūti, kad piemēram, tu nobāzējies, nevis nobāzējies, bet tu, teiksim tā, nostabilizējies, tu esi asnate. Kas esi? Jā, kas esi. Tad tu jūti, ka tu varētu darīt, arī turpināt kaut ko tajā visā un audzēt to. Es domāju, ka būs. Es vienkārši gaidu to mirkli, ka man tā kā tagad. Un tas arī varētu būt ar deju saistībā, vai arī tieši te arī tas pats, jo deja un vērtība. Ne, bet labi, tas tev kopā, tev ir deja, ir vērtība. Tev ir tas tāds... Zin kā, mēs bez fiziskās aktivitātes neko nevaram darīt dzīvē. Viņi vienkārši ir. Vai mēs staigājam, vai mēs skrienam, vai mēs vingrojam, vienalga ko. Deja ir fiziskā aktivitāte, un viņa ir ļoti fun. Viņa var būt ļoti fun. Tas ir atkarīgs, kā mēs te pieejam. Un šobrīd kaut kā dzīve mainās, jo es esmu nomainījusi vietu. Tas nomainīs vietu? Noteikti visi ietekmē, daudz kas mainās dzīvē. Laipni lūgt. Paldies. Cik mēs ilgi bija jānā, lai man teicat tā kā... Ar šitam bija jāsāk. Šitam bija jābūt intro. Asnate, laipni lūgt Valmierā. Paldies. Laipni lūgt Valmierā. Paldies. Vēl viena īstenībā arī tāda sadaļa ir šī sadaļa. Jo tu būtībā esi rīdziniece vispār, jā? Jā. Es Pierīgā dzīvoju, bet dzīve man ir Rīgā bijusi visu laiku. Bet es nejūtos Rīgā enerģētiski tā kā labi, jo es uzaugu ciematiņā, lai arī es braucu uz Rīgu, man viņi ir saprotami, es tur ilgi nevaru vienkārši uzturēties. Un tagad man sanāca padzīvot dažus gadus pilsētā, un man tā kā iet ciet. Es nejūtu sevi ļoti grūti, ir daudz pastiprinātāk jādomā, kur es varu dabūt, un tad man ir jābrauc, un visu loģistiku, pat daudz enerģijas aizņem. Tā es vienkārši pamostos izdeju ārā, pie galvas, sēžu, skatos ūdenī. Jā. Ko es tu gribēju teikt? Es vispār aizmirstu, pirms tam arī, vai mēs pabeidzām iepriekšējo tēmu, bet es reiz pēc tās Valmieras arī pieķēros. Bet labi. Bet par to būšanu mazākā pilsētā. Labi, tas ir jauns, kaut kas jauns šobrīd. Jā. Arī pēc Rīgas pieredzes arī tā kā ņemot. Ir ļoti svaigs tas viss. Pirmās emocijas droši vien jau, kad ir ļoti pasakainas iespējams, vai ne? Bet ko tev tas, teiksim, tajā ikdienas loģistikā arī nozīmē, jo, tāpēc, kad, ja tu esi Rīgā, tas ir droši vien daudz vienkāršāk aizskriet tur, šitur, būt šitur, bet tagad? Tagad es tieši izlasīju esenciālismu grāmatu, un es sapratu, man ir jāsaprot, kur es braucu un kur es nebraucu. Un nebūs vairs lieka braukāšana, lieka enerģijas tērēšana. Ir jāizdomā, kāpēc es braucu, kad es braucu un ko es tur darīšu. Jo šobrīd šis bija ilgākais posms, nedēļas ziņā, ka es esmu bijusi Valmierā. Un ik pa brīdi vienkārši uz dienu izbraukus uz Rīgu. Man patīk Rīga, man patīk. Man ir laikam visgrūtāk ir tie mani cilvēki ikdienā. Jo vietu neveido vieta, bet veido cilvēki, un es esmu jaunā vietā. Un ir jauni cilvēki, un tas prasa laiku. Man interesē īstenībā arī, kā tavām acīm, tu esi tagad atnākusi uz Valmieru, kā tavām acīm izskatās Valmiera? Ja tu tā, es nezinu, grūti ar ko salīdzināt, bet Rīga ir Rīga, liela pilsēta ar ļoti daudz tādām Valmierām iekšā tur. Jā. Bet kā tu redzi? Man sajūtās, liekas, ka te ir sava pasaule. Ja tiek iekšā viņā, tad uzreiz tur viss notiek. Bet ir tas miers. Ir tas, ka tu vari dzīvot vienkārši. Un kad tev ir viss pieejams un tu vari visu izdarīt,
Bet nav tā, braukāšana pa tām Valmierām vairākām dienā ir tā viena, un ir forši izveidot to savu dzīvesveidu, kā tu gribi dzīvot. Tas arī bija tas mērķis aizbraukt no Rīgas, ārpus bišķiņ tālāk, tuvāk dabai un veidot dzīvi, kas ir mierīgāka, ne tik stresaina. Un, jo apstākļi nekas tik labi nemaina, kā apstākļu maiņa pati pa sevi. Es varu ikdienā ieviest daudz visādus jaunus ieradumus, bet līdz ko es aizbraucu uz citu vietu, man vienkārši piespiedu kārtā ir daudz, kas jāmaina. Tas nestrādās, ko es tur darīju un ko es daru šeit. Un uzreiz, hops, daudz produktīvāk ir. Īsā laika periodā mēs varam sasniegt mieru, nekā tas bija pirms tam. Bet man ir grūti, jo, man jau arī tas, saprot, es nāku no Rīgā, viss notiek. Visu laiku ir enerģija, visu laiku tāds un tad, kad tu esi iekšā tajā visā, ir ļoti grūti pamanīt. Ir vienkārši nāk kaut kāds signāli, pa daudz, man bišķi nāk stress, kļūst neapmierinātāk. Lai arī es daru to, kas man patīk, man sāk nākt nepatīkams domas iekšā. Un tad es atbraucu uz Valmieru, un te ir pilnīgi pretējs miers, un te nav ko darīt. Vienkārši garlaicīgi. Visu laiku katru dienu staigāšu pa dabu. Jā, bet labi, adaptējoties, tās dienas ir vajadzīgas. Pēc 4 dienām jau tāds, tas vienkārši tas ir tāda chill modiņā. Un no turienes jau var sākt kaut ko citu darīt. Jauns vēsmas, jauns enerģijas un tā, jauns idejas. Jūs vienbrīd arī atceros, ka es dzīvoju Rīgā, arī kaut kādus, neatceros cik ilgi, bet, piemēram, pāris gadus. Un tad man arī, es atbraucu uz Valmieru, man bija sajūta, ka Valmiera tāds tā kā liels parks ir vienkārši. Tu atbrauc uz parku, pusotras stundas attālumā uz parku atbrauc. Un tā, protams, jau, kad tu esi ikdienā, tad tu jau kaut kā saproti, ka tu apgūsti vairāk to pilsētu, tu saproti, te jau ir tas un te ir tas, jā, protams, jo te ir viss nepieciešamais. Mums ir, droši vien, mums ir kinoteātris, teātris, slimnīca, te visas tās lietas te ir, kuras ir vajadzīgas. Visas viņas ir šeit, jā. Es nejauši nonācu vispār šeit, tas nebija plānots. Bet, labi, es ļaujos visuma virzieniem. Jā. Es nonācu un sapratu, te ir daudz vairāk, viss kaut kas notiek. Tiešām iekšējā pasaulē te viss tā notiek. Un es jūtos bišķiņa outsider. Es jūtos nekas šeit savā ziņā. Zini, es aizbraucu uz jaunu vietu, ko es tad arī nav viegli. Protams, jā. Kamēr tu tiec kaut kur droši vien līdz cilvēkiem vai kā staigā tagad tāds nezinīts. Kā jums te šīs notiek? Kas šita? Tu visu tā, ko tu nesaproti? Labi, tā ir man nevis nenāc. Ir kaut kāda atšķirība, ko tu uzreiz sapratusi no Rīgas, kas te ir citādāk? Cilvēki vai kaut kas vēl cits? Protams, ka tas ir tā dabā, viss tas, ka tu esi te 2 minūšu gājienā, tu esi kaut kur jau, 5 minūšu. Bet, jā, nepārspīlēsim, jā. Jā. 30 sekundes, un es jau, Jā. Tā, vēlreiz. Par cilvēkiem. Vai ir kaut kāda, par cilvēkiem varbūt vairāk, vai ir kaut kas, ko tas novērojis jau. Es vienkārši nezinu, es esmu dzīvojis tā kā ļoti ilgi, man grūti droši vien pateikt, bet, kā piemēram arī par kurzemniekiem saka, kad kurzemnieki ir vēsi tur un tādi un nepieņemoši brīžiem un tādi. Vai ir kaut kas, ko tu te esi novērojusi? Es vēl sākšu tikai vērot to. Es tagad sākšu šo mēnesi tā aktīvāk šeit darboties, un es gribu iepazīties ar tiem cilvēkiem vairāk, jo tas pirmais periods es ielīdu sevi, es tā kā atbraucu un tā ar pa vienai kājienu. Un gribu tā lēnām adaptēties, lai nav. Bet līdz šim brīdim ir ļoti jauka. Tie cilvēki, kurus es pazīstu Valmierā. Brīnišķīgi. Ir ļoti forši. Man liekas, ka tā ir tikai viena no foršākajiem. Bet arī tas satraukums, tā ir jauna draudzības. Es tur arī, tomēr kas kaut kā notiek un ienāk tajā visā. Un gribu būt pieņemti, jā. Nē, tā jau te visi baigi draudzīgi, jā. Man tā liekas, jā. Nevajadzētu būt problēmām tur baigajām. Bet tu ieminējies par to, ka jāsāk šķirot ir lietas. Tas nozīmē arī to, ka savā ziņā ir jāiemācās pateikt nē, kas arī nav viegli. Jo tas ir atkarīgs droši vien no cilvēka.
Bet es zinot arī, piemēram, savu enerģiju, tad man arī bieži kaut ko piedāvā, un es jau klausoties, man liekas, jau tāds bišķi excitements, jau izklausās ļoti interesanti, jā, es esmu iekšā, jā, daram. Nezinot pat visus apstākļus iespējams vēl, bet un tad tu saki, kad ir jāsāk mācīties pateikt nē. Jā. Tu zini, kas tas pēc cilvēku dizaina? Es zinu, ka ir vairākas mācības par to cilvēku dizainu, bet es noteikti nezinu vēl tā ritīgi. Okay. Es esmu es esmu no vairākām kaut kur lietām dzirdējis, vairākus fragmentus, kur es esmu identificējis. Tas ir vairāk tā kā izklausās pēc manis, bet es tādu konkrētu... Jo es saku, man liekas, tur tik daudz tās mācības ir par to. Jo būtībā visi, man liekas, ka ne visas, bet liela daļa viņas ir līdzīgas, jo tur lielākoties ir 4 tipi kaut kur vienā tajā. Bet pamats kaut kur visur ir stipri līdzīgs, jā. Bet ko tu domā ar to? Tev ir kaut kāda mācība konkrēta, kuru tu... Nu, zini kā, tad, kad es sāku lasīt, es manifestējušies ģenerators, un tur tās piezīmes man palīdzēja pieņemt, kā es darbojos, kas man pirms tam likās, tā nevar darīt. Ko es tur 10 minūtes pastrādāšu, tad 10 minūtes kaut ko citu padarīšu, un tad 10 minūtes atkal kaut ko citu. Es nevaru mētāties no lietas, man jāsaka un jādara. Bet man ir tā, man ir enerģija, man ir jauda, man ir jāmauc. Līdz brīdim, kad viņas nav. Un tad, kad viņi nav, tad viņi nav. Tad ir jāpieņem, tad man ir jāatpūšās. Un tas var aizņemt ilgāk varbūt nekā plānu. Un tas ir ok, un tas ir tas brīdis, kad es pieņemu sevi. Un par to teikšanu jā un nē, man tur bija par to, ka es esmu emocionālais tips, un man ir bišķiņ tā emocija dažreiz jānoliek malā. Ir jānogaida mirklīts. Un tagad iekšējā sajūta ir no gut feeling nāk tā kā jā, tad ir jādara. Pretējā gadījumā, man nāk ļoti daudz foršas iespējas. Bet vēl tagad papildus tā esenciālismu grāmatai, kas man ienāca informācija, manā zemapziņā, es saprotu, man tiešām ir jānofokusējās konkrētāk, kas ir tas mans mērķis vispār dzīvē. Kāpēc es daru to, ko es daru? Un kur es to daru? Jo es varu arī tajā dejā pazustu daudz vicos virzienos. Man varbūt pat daudz, es uzstājos, tad man ir korporatīvie, tad man ir nodarbības, tad man ir privāts stundas, tad man ir šitais, tad man ir video, kursi. Wow! Viņš pat daudz. Varbūt es varu kaut ko samazināt, bet es dejoju, man patīk dejot. Un tad ir jāmācās apstāties. Tas ir tas, ko es arī mācos šobrīd. Apstāties. Jā. Arī visa kā. Mēs tādas ilgās pauzes vienkārši sēdēt. Ierakstam podcastu. Un ieturēt pauzes. Jā, un viņš vienkārši laiks iet, un mēs tā kā... Jā, ar klausītājiem kopā ieturam pauzes. bet tas ir noteikti. Un tie cilvēki, kas ir kaut kādā, kas ir, kā tu teici, manifestējošais ģenerators. Yes. Tie cilvēki, kas ir manifestējošie ģeneratori, viņi mūs noteikti saprot. Man liekas, ka man arī bija līdzīgi atslēgas vārdi. Es domāju, ka tu kaut kāds ģenerators manifestējuši kaut kas tur. Tev arī tā enerģija. Jā, un brīžiem, un tā ir, kad un brīžiem ir tas, un ir šitas, un ir podcastu studija, un ir pasākumu vadīšana, un ir saliedēšanas pasākumi, ir kas tur, un šitas, un tās idejas tik visu laiku nāk. Un man brīžiem tā liekas, ka, zinat, idejas, dāj, kā atšujieties, jā. Tā kā, es netiek ar jums galā. Jā. Un tev arī tā ir, jā? Protams. Man tāpēc jau es arī bieži vien neko neizdaru, tāpēc, kad ar ko lai sāk, kuru ideju man tagad ņemt? Parunājam par šito vairāk. Jo, man ir tā, ka man lūst plaukti brīžiem no tā. Es kādreiz rakstīju tā kā visu, bet tagad jau, protams, kaut kur telefonā vai kaut kur es viņus rakstu. Man nautiem, lai es tiktu kaut kur līdz pirmajam nautam, es pat nezinu, kas man tur īsti ir, bet tur scrollēt var ļoti ilgi, kamēr tiek līdz galam. Tas pats. Crazy. Kurš to visu lasīs? Tā kā. Mums ar Zani parasti mēs sākam filmēt, ko 10 minūtes, kurš to visu montēs? Jā. Forši jau iefilmē, bet Jā. Un tas viss ir, bet lūk, un priekš manifestējošiem ģeneratoriem, es nezinu, tu varbūt tās esi kādu pavadienu tajās grāmatās, varbūt tās vai kādā citā mācībā kaut kur vai vārdos foršos kaut kur dabūjusi, jo, labi, jo, manuprāt, ka mums ir grūti tieši tā kā apstāties vispārībā, jo visu laiku kaut kas notiek, un arī kaut kur
tā kustības enerģija no vienas puses jau ir kaut kas tāds, kas mums, man liekas, dod to draivu kaut kur, ka mēs jūtamies, ka mēs surfojam. Un tad tu pēkšņi saki, ka vajag apstāties, nokāpt no dēļa, pēc kam, ka mēs iekāpnos no dēļa. Bet man liekas, ka es esmu nonākusi tam, ka ir tā disciplīna. Tā ir tā laikam viena no tām atslēgām ikdienas dzīvē, lai tas ir sabalansēti, jo vajag fiziskās prakses, vajag arī miera prakses, vienalga, katram tā var būt savādāk. Bet tas līdzsvars, caur kuru var, tad arī, man liekas, skaidrāk atnāk tā informācija. Šito man vajag, šito man nevajag. Kāpēc es gribu darīt to? Kāpēc? Un tas droši vien arī ir tad, kad mēs esam vairāk sazemējušies, tad, kad mēs esam vairāk saslēgušies ar sevi, ja mēs esam bijuši noteikti tajā miera stāvoklī. Lūk, arī viena, manuprāt, tāda tas ir tas, ko tu jau minēji, tas gut feeling, tas, ka tu jūti to šeit, ka tas tev neatnāk teorētiski, labi, viņš atnāk varbūt caur domām vai kā, bet ka tu ar sajūtu jūti, ka tev prāts ir saslēgts ar sajūtu līmeni, ar to, kas ir gut feeling? Kuņģi. Kuņģa sajūta. Bet jā, ka tu jūti, un tev tā sajūta līmenis ir saslēgts ar to smadzenīti. Jā. Bet, redz, arī ar gut feeling, mums jau ir stress tur sakrājās. Tas nozīmē, ka viņš nobloķē tā kā viņš to... Viņš nobloķē enerģijas plūsmu, mēs nezinām vairs. Mēs tajā brīdī, es nejūtu sevi, es nejūtu, kas ir tā pareizā atbilde. Un tāpēc ir vajadzīgs tās fiziskās ķermeņa prakses, lai fiziski vienkārši atbrīvotu. Tev ir bijis saspringts periods, nedēļa, 2, vienalga cik, un sakrājas, saspazmojās, puncītis. Un vajag viņu atlaist. Un pirts palīdz atlaist. Vienalga kāda praksa, kur vienkārši fiziski tu jūti, es viņu raksturot izkūsti fiziski. Es to sajūtu reāli guļot uz zemes saulē. Man nervu sistēmas vienkārši izslēdzos. Tāds restarts fiziskais. Un tad es pamostu un ok. Es gribu darīt šito. Katram tas noteikti varētu būt droši vien tādā savā formā, vai ne? Jo tas ir, katrs to sajūtu droši vien var dabūt citādākā veidā, vai ne? Iespējams, katram ir jāatrod tāds savs veids noteikti uz to. Vienmēr sakot, ir jādziedinās. Tā arī varētu teikt droši vien. Jā. Vai jāatbrīvo tas, ko tu saki. Vai jāpieņem. Bet es vienkārši domāju, tas tā interesanti, kad tas saspringums arī šeit, tu esi tā novērojis to kaut kā sajūtas līmenī, ka tas saspringums ir tieši šeit, un ka viņš aizbloķē to connection. Pat pieskaroties vēderam, var sajust, ka viņš ir tāds ciets. Ja viņš ir ciets, tas nozīmē, ka iekšējie orgāni viņi ir saspringuši. Jā, kas tur notiek, mēs esam gatavi strādāt. Bet ja viņš tāds mīgs, un tad viņš plūst tur iekšā. Es domāju, priekš manis tā ir dzīme, tā kā, ok, jā, es esmu atslābus, es to ļoti izjūtu nesen skrēju. Sāka sāpēt vēders. Ja es neturu šitā skrienot, tad man viņš turpina sāpēt. Es skrēju, domāju, kāpēc? Acīm redzot, es darīju to, ko man nevajadzēja tajā brīdī darīt. Ka es pušoju sevi, zinu pa daudz, nevis skriet, bet tajā brīdī man ir jāsajūt sava ķermeņa signāls. Nē, aizēj pagulu uz zemes. Tu izgāji skriet, bet nomainījās plāni. Un tā topies pļaviņā. Tas uz zemes. Es īstenībā atceros, ka es laikam arī esmu bijis uz tādu, es nezinu, kā lai viņu nosauc, tā kā terapiju, ne terapiju, bet kur mēs arī gulējām, sesiju laikam droši vien, kur mēs gulējām uz grīdas un tieši tā bija jāmasē vēders un viss šitais jāmasē. Bet es tikai tagad tā atceros. Es neatceros to iemeslu, kāpēc tā kā es tur biju. Tā nejauši nonāca? Ne, tas droši vien nebija nejauši, bet es neatceros šobrīd to veidu, tā kā to iniciatoru tam, kāpēc es tā kā tur atapos. Bet tagad es tā sāku vilkt kopā, kad es atceros, ka es esmu bijis uz kaut ko tādu, kas tā kā makes sense tai masāžai un visam tam. Jā, bet es arvien vairāk saprotu, ka tas ir arī iespējams par mentāli. Tiešām ir ļoti spēcīgs pašhipnozes meditācijas, vēl kaut kas ar domām vien,
ka mēs varam vizualizēt, jo vairāk mēs vizualizējam lietas, jo vieglāk viņš pats atslābinās. Mēs ļaujam, mums nevajag neko tur bakstīt un nevajag neko tur arī ēst. Bet tas ir arī miers, vieta, vide, kur mēs jūtamies ērti, kur mēs varam vienkārši būt. Bet tajā stresa brīdī, kas ir fight or flight, mēs nevaram. Tur ir grūti vienkārši apsēsties. Tagad es meditēšu. Bet domās ir un tur vajag, man liekas, kaut ko drastiskāku. Daži, piemēram, ir teikuši par elpošanu. Jā. Kad ir tie elpošana, elpošana ir... Es tā kā es elpoju, bet es laikam arī domāju, ka es neelpoju pareizi, pavisam noteikti. Es nezinu, vai to var saukt pareizi vai nepareizi, bet tās elpošanas prakses, es tieši to neesmu mēģinājis pagaidām. Vēl neesmu mēģinājis. bet esmu daudz dzirdējis par to, cilvēki apkārt to dara. Esmu redzējis, ka kaut kāds efekts laikam ir, cilvēki jūtas priecīgāki. Tad ir iespējams jāpamēģina kaut kad arī. Ir ļoti vienkārša prakse. Jo tas, ko esmu pieredzējis, man bija bail no tām elpošanām, ka viņas aizved tajā stāvoklī, kur es tā kā atslēdzos un man ir nērti fiziski. Tādas arī ir elpošanas, bet tās ir uzraudzībā un tur, protams, var piedzīvot visādus emocionālos stāvokļus, bet ļoti vienkārši ir ieelpt ar degunu un izelpt ar muti. Un ja ilgāk tas dari, tas vienkārši ķermenis to tā kā... Bet, jā, mēs arī ar Pēteru kopā elpojam Breathe with Sandy YouTube video, kas vienkārši ir tā kā pieejam, tu ieej, ir daudz dažādu veidu un uzreiz var just efektu. Un ja to dara katru dienu, ir tāda sacentrētība iekšā. Tu tā sāc to dienu, tā kā, ok, mans fokus ir tur. Mēs tiksim ar šo galā, vairs nav tāds, atnāk kaut kāda problēma, liekas, oh my God, dzīvi jūk, nekas nesanāk. Viss kārtībā. Risināsim šo problēmu, mēs fokusējamies uz šito. Uzreiz ir tāds kā mierīgais tāds kareivis. Bet kāds ir tas efekts, teiksim, no tās elpošanas sesijas? Jo viens tātad labums, ko es esmu dzirdējis, ir tas, ka vienkārši kad arī smadzenēm pieplūst vairāk gaisa, kas mums ir ļoti nepieciešams, lai mēs vispārībā svaigāk domātu vai vispār spētu labāk padomāt. Bet kas ir vēl tās lietas, kuras tur? Tūlītējs miers. Bet, jo tā sajūta ir, man liekas, vērtīgākā vispār pasaulē, dabūt to mieru, kad tu pabeidz elpot un vienkārši tā sēdi. Tā kā... Jo tas droši vien arī ir tas būt tagadnē, būt pieslēgušam šim brīdim vairāk. Tas ir tas, ko arī tur panāk droši vien. Jā, bet arī starposmā, kad aiztur elpas un kaut Ir daudz dažādas vingrošanas arī ir, bet elpošanas, kurās tu tiešām var piedzīvot, visādas. Es vēl tur neesmu bijusi. Long way to go. Jā. Visur vēl varam nonākt. Jā. Baigi esam izgājuši cauri visu kaut kam dējas un paškontroles un dažādas pieredzes, kur tik vien nevar atcerēties pat, kur mēs esam bijuši jau šodien. Arī par Instagram parunājām un par atbildību pret cilvēkiem parunājām. Parunājām par latviešiem bišķiņu vēl. Okay. No tavas prizmas skatoties arī nedaudz, jo tu saskaries ar ļoti daudz cilvēkiem ikdienā. Tu aizbrauc uz pasākumu, tur ir simti, pat varbūt 1000, kā kurā pasākumā, un tu ar viņiem miedarbojies kaut kādā veidā. Tur notiek maģiskas lietas tādā ziņā. Jā. Protams, arī noteikti tev ir bijusi pieredze internacionālos pasākumos. Bet, tā kā tā, mans tas novērojums par mums kā par tautu tomēr ir tāds, ka mūs ir nedaudz grūti reizēm iekustināt. Jā. Un sevišķi no tava rakursa, ka tev ir cilvēki jāpavelk uz deju, ja tu esi pasākumā. Vienalga, ko viņi tur tajā brīdī ir darījuši, stāvējuši pie bāra, sēdējuši pie galdiņa. Būtībā viņi tajā brīdī nāk no pilnīgi katrs no citādāka mirkļa tajā brīdī. Un tev viņi ir jāsavāc tur hopā visi kopā. Un uzreiz. Un tāds. Un jā. Kas tad tagad būs? Man bail no tiem mirkļiem, godīgi teikt. Es
Es katru reizi domāju, sanāks vai nesanāks. Un īstenībā man ir līdzīgi, jo tajos brīžos, tad, kad es zinu, ka tu būsi, es zinu, ka man arī būs jāiesaistās. Tā viss ir sanākums. Jā, un tas vākšanas brīdis uz tiem cilvēki ir jāvāc. Jā. Jā, jāiet. Jā, nav viegli, bet zini kā, es uz to skatos, nu jau ar to savu pieredzi, kas man ir, es nāku izbaudīt to, ko es daru. Un tas laikam vislabāk nostrādā. Zini, ar tādu sajūtu, ka man vienalga, vai tu nāks dejot vai nē, es dejošu. Un kāds noteikti pievienosies. Ja pat tas ir 1, 2, pietiks, būs ok. Ja pirms tam es domāju, kaut lai lielākā daļa pievienotos, tad tagad man tāds, ja man ir 2 cilvēki, mēs varam balīt uztaisīt. Un es zinu, ka pievienosies vēl. Par to es vispār nešaubos. Bet tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc gribēju braukt uz Angliju. Uz Latviju atpakaļ no Anglijas. Jo, jā, mums paiet laiks, kad mēs savienojamies ar cilvēkiem, mēs esam aizvērtāki, mazliet sejas izteiksmēs var redzēt, ka nav viegli dzīve. Bet tad, kad ir tā saikne, viņa ir īsta. Un tas, ko es esmu piedzīvojis ārzemēs esot, viņa ir ātra, bet viņa ir virspusē bieži vien. Un dziļumā, tad, kad tu ej dziļāk ar cilvēkiem, tad tu redzi, ka, tur arī apstājās. Hi, ok, paliekam te. Dziļāk neejam. Bet ar latviešiem, mēs esam, man liekas, ka mēs esam inteliģenti, gudri. Un mums nevajag tur iet tagad ar visiem draudzēties. Bet mēs atrodam kaut kādas saiknes. Un ir tīpaši tas, ka tā aizvērtība ir par lietām, kas mums var likt justies nērti. Katram ir sava pieredze augot, un mēs gribam visi būt pieņemti, un mēs gribam justies labi, nevis muļķīgi. Bet ja mēs iemācamies būt muļķīgi, tad ir vieglāk būt atvērtiem. Bet tas ir arī darbiņš, un arī ne visi tādi ir. Visi vienkārši ir tā kā, es pagaidīšu 5 minūtes, pastīšos, ko viņi tur dara. Un tad sapratīšu, vai iesaistīties. Un tad dažs pasaka, nē, šis nebūs. Šovakar nē. Jo vēl arī tāda lieta, ka no tāda garīgās puses tai dejai, viņi iekustina enerģiju. Un ja mēs esam tajā stāvoklī, kas ir bišķiņ tāds kontrolēts, spazbains, un tagad mēs sāksim dejot, mēs atbrīvosim. Un es domāju, emocionāli grūti palaist to. Es negribu, lai man mainās tas stāvoklis, jo es kontrolēju dzīvi. Šobrīd man iet ļoti labi, viss kārtībā, es sākšu dejot, un tad bišķi tā kā aiziešu. Un tad arī mainās notikumi tajā vakarā. Jo nezinu, kas var notikt. Nezināmais. No kā bail. Tieši tā. jā. Bet latvietis vispār ir, man liekas, tāds viedas savā ziņā. Noteikti tev arī citas tautas arī ir viedi un tā, bet man pa latviešiem vispār ir tā kā reizēm es iztēlojos to brīdi, kā cilvēki vispār nonāca līdz tejienei kaut kur, tā kā līdz Latvijai, ja? Ja dzīvība sākās pēc vēsturnieku teiktā kaut kur tur Āfrikā, tad tur Indija, kaut kur tas gals, ja, tur, un tad vienkārši es iztēlojos, tā kā tās reālās situācijas, kā notika tās cilšu atdalīšanās vai kaut ko, arī jau droši vien kaut kādi konflikti. Tas brālis ar to nesapratās iespējams vai kaut ko aizgāja uz citurienu, viņš paņēma līdz tur savas 7 sievas, es nezinu kā, bet paņēma līdz savu baru, viņi aizgāja tur, viņi taisīja savu kultu kaut kādu, savu ciemu un tā tālāk. Un tā droši vien, kad tā bāzēšanās notika. Un tad vienkārši tā kaut kad iedomājās arī pie sevis, kad ka latvietis, vai šī reģiona apkaimes tie iedzīvotāji, ka viņi tādi nolīduši maliņā no visiem bija, jo būtībā, jo tie apstākļi, būsim godīgi, viņi nav tādi saulainā Spānija, ja? Viņi nav tādi līdz galam apmierinoši, jo pēc tās būtības vispārībā ir, cilvēks jūtās komfortabli 20 grādos, tā ir tāda cilvēka komforta robeža, nevis -20, ja? Tad tieši laika apstākļi nav paredzēti īsti tā, lai mēs tā vienkārši dzīvotu. Jā, ar smaidu uz lūpām. Precīzi. Un tā tad tiem cilvēkiem, kas šeit apmetās,
kaut kad sen atpakaļ. Viņiem bija jābūt ļoti labam iemeslam, lai viņi te paliktu. Tajā laikā, kad nebija siltumsūkņi mājās, un siltinātas mājas un viss šitais. Un tad es tā domāju par to, ka tur jābūt kaut kādam segumam, pirmkārt pamatojumam, kāpēc mēs te paliksim tiešām un cīnīsimies. Jo apakaļ mēs negribam iet tur, kur bija silti un labi. Protams, ar paudzēm jau tur pēc tam vairs nezinu, varbūt tās, ka tur bija silti un labi, bet tik un tā, kaut kādi pirmie jau bija. Un tad tas viedums kaut kāds, kad... nezinu, tu esi no tā stulbā aizgājis, iespējams, jo tu nevari varbūt sadzīvot, bet tu veido kaut kādu to savu segumu, savu bāzi. Un kaut kur jau arī, tā kā ir tādi senie senās gudrības vai senās tradīcijas, kas ir bijušas. Latvija kaut kur parādās starp senākajām garīgajām prasmēm dažādām, kas liecina par to, ka te kaut kas ir. Tu tā stāstot to piemēru, pilnīgi varēja iedomāties, ka te nav vieglākie, kas ir dzīvojuši visu gadu cauri, jo tā ziema ir emocionāli visgrūtākā. Ne tikai fiziski vēl ok, bet emocionāli. Un tur rodās daudz iekšējas visādi procesi, kurus nodot, ir spēcīgi. Un pamācoties kaut kur citur ar ārzemniekiem, to, ko es pamanīju, man ir iekšējā juška, kas man likās pašsaprotam. Man likās, kas tur nekas jau tāds nav. Bet jau pamācoties ārpusē ar ārzemniekiem, saprot, bet mums ir latviešiem. Mums ir tā juška. Mums ir tā sajūta. Bet problēma ir, varbūt arī nav problēma. Jo, ja mēs sāktu apzināties, varbūt mēs šitādi kļūt, bet mums ir tas piezemējums. Zin, ka mēs jūtam iekšēji, bet mēs esam humble, mēs esam tādi piezemēti. Mums nav nevienam tagad jāizklēdē, neviens mums tur nav jāveido kontakti, bet man iekšējā pasaulē es viņu tur. Varbūt arī tas ir, teiksim tā, mēs arī, teiksim, tajā blīvuma ziņā arī vēl joprojām jau neesam tā kā, nezinu, tuvu citām valstīm, Nīderlandē, tur Indija vai citas vietas, ka mēs varbūt, par spīti tam, ka, protams, mums ir Rīga, kas ir liela pilsēta mums, ka par spīti tam mēs tomēr esam varbūt tuvāki dabai savā ziņā. Mums tā daba ir tepat. Jā, mums daudz vietas dabā ir. Jā, mums ir daudz makšķernieki, meditētāji. Es īstenībā par šito vispār, es reizēm eju gar Gauju vai braucu ar Ičuku, tur kaut kāds, atkal savās domās, un es braucu gar tik forši. Viņi tur stāv visu dienu un makšķerē. Man liekas, kā es tā gribētu, no sērijas, tur sēdi Gaujas maliņā, foršs laiciņš, viss notiek, straumīte plūst. Un tu par to sāk runāt, un man rīts iesākās, jo mēs bijām ar Māri, un viņš ir kvēls makšķerēšanas fans, un jau no bērnības, un tieši paskatījos uz to procesu no citām acīm. Es nevaru to iedomāties, nezinu, kā tā sajūt, bet katram ir savs, un tur ir noteikti, tā ir pavisam tāda kaut kā tāda pasaule, kas ir jāmakšķē. Jāmakšķerē. Katram ir sava makšķerēšana arī. Tas jau ir, tas ir tas process, ko mēs runājam. Vienam tā ir meditācija, sēžot saliktām kājām lotusa pozā, citam tā ir makšķerēšana un citādas lietas. Citam ar Ričuku braucot, iespējams, tur attīrās galva un viss. Un daudz un dažādas lietas katram vienkārši, kur jāatrod, ir tā savējā. Jā. Pašā nobeigumā varbūt tās, ja tu, tagad tev ir jāatstāja varbūt tās kaut kāda ziņa cilvēkiem, ziņa latviešiem jāatstāja, ko tu viņiem gribētu atstāt? Pieņemt sevi un ļaut sev būt. Jo mēs esam forši. Visnotaļ. Jā. Visnotaļ. Lai nav zigā, es zinu, ka var ieieties domās par to, ka var labāk un dziedināties un tā un šitā, bet viss ir ok. Viss ir ok. Ir arī labi, kā ir. Tam ir savs iemesls. Un par to, ko tu saki, viss ir ok. Manuprāt, ka tik forši īstenībā un kas ir tik vajadzīgi ir, ka mēs laikam arī līdz cilvēkiem apkārt reizēm pasakam, viss ir ok. Jā. Jo, tā kā
mēs mēdzam aizmaldīties un mēdzam nesaprast kaut kādas lietas. Un man liekas, ka tev kāds cits tā kā pasaka to, bet ir ok, būs labi. Man liekas, tas arī tik svarīgi ir viens otram, ka mēs to varam pateikt. Tad es pateikšu, viss ir ok. Tas ir tas, ka ar tavu palīdzību. Viss ir ok. Es tur baigi gribēju izplūst, tur kaut kādas gudrās domās, viss ir ok. Sakam viens otram, viss ir ok. Jā. Nokrīt šķīvs, viss ir ok. Viss ir ok. Saplīst mašīnu, viss ir ok. Tie tikai dzelži. Jā, tieši tā. jā. Super. Paldies tev vēlreiz, kad atnāci. Paldies tev.